Sveicināti! Pie mums ciemos ir ievērojama persona. Bijušais Jelgavas pašvaldības policijas priekšsēdētāja vietnieks. Priekšnieka vietnieks. Un bijušais Ozolnieka novada domes deputāts un arī priekšsēdētāja vietnieks. Kuros gados? Guntars Akmentiņš. Kuros gados tas bija? Var precizēt, lūdzu? Tātad, protams, vakar pašvaldības policijā sāku strādāt no 1992. Gada līdz 2013. Gadam. Ieņemt gan dažādas amatus, praktiski no pašas apakšas līdz pašai augšai. Tā kā tā, un 13. gadā tiku ievēlēts par deputātu, kā rezultātā bija arī jāizvēlās, vai palikt arī policijā strādāt, vai ne, tur bija mēneša laiks. Visā tur dzīvē bija gājis, bet es paliku par deputātu. Ja? Tas bija pirmais sasaukums, kā arī nākošajā sasaukumā. 17. gadā arī man ievēlēja, un tad es arī 2,5 gadus biju vicemieris Ozolniekos. Iznāk ievēlēja tevi, un tad nācās izdomāt, tev paliksi pilsētas pašvaldības policijas priekšnieka vietnieka amatā vai pa deputāti? Ja? Tur ir likumā rakstīts, kuri nevar būt deputāti. Ja? Tur jāizvēlās, tas ir tiesneši, prokurori, policisti, karavīri. Tur ir vesela virkne amati. Bet neprasīs skaidrojumu, teiksim, knabam, jo vismaz formāli man skatoties... Likumā ir rakstīts. Arī pašvaldības policistiem tas attiecās? Jā. Skaidrs. Kas bija tas klikšķis iet, doties policijai palīgā? Tieši iesaistīties pašvaldības policijā. 92. gads, tas ir vienīs 2 gadi pēc neatkarības apgūšanas, viss slikti apkārt, traģiski, naudas nav. Katrā ziņā, atgriežoties pēc dienesta padomju armijā, es pie sevis tā biju nodomājis, ka vairāk mūžā nekāda forma. Bet nāca šī te neatkarība, sāka veidoties policija, kas būšot tā kā pretstats tad vēl milicijai, kad varbūt uz tās bāzes būs pavisam jauna policija. Un kā rezultātā jūs jau paši redzat, kad ir gan valsts policija, gan arī pašvaldības policija. Tajā laikā pašvaldības policija bija pavisam cits nosaukums, municipālā policija, kad es sāku strādāt, kad beidzu strādāt, tā jau bija Jelgavas pilsētas pašvaldības policija. Bet tie bija tie grūtie laiki, armijas izvešana, mēs arī stāvējām uz ielām, fiksējām tās automašīnas armijas, kuras dodās kuros virzienos. Protams, arī tie 90. gadi, tie ir tie varbūt arī tie interesantākie, atraktīvākie, varbūt arī pat grūtākie. Cik tev gadu tad bija? Tā. Tūlīt paskaitīsim. Kaut kā 24, 25 gadu, kaut kur aptuveni tā tur bija. Nenožēlo, kad aizgāja? Nē, es nenožēloju. Ja būtu iespēja vēlreiz atkārtot? Tas ir šobrīd. Ja tev tagadējās būtu pieredze, smadzenes tā sauc, atkārtot to pašu ceļu? Es domāju, ka šobrīd jau laikam vairs ne, jo ir jāsaprot, kad ir pienācis arī kaut kāds vecums, tāds, ka tomēr jādod priekšroka jaunajiem perspektīvajiem. Teiksim, vakar bija arī pašvaldības policijas 35 gadu jubileja, un tad arī savā uzrunā jaunajam priekšniekam teicu, ka viņam jebkurā laikā viņš var pazvanīt un paprasīt, pakonsultēties, ne tikai man. Arī vēl ir cilvēki, kas strādā, teiksim, kuriem ir juridiskie kantori šeit, pat arī Jelgavā mūsu bijušie darbinieki. Tā kā visas iespējas konsultēties un darboties. Iznāk, tu bija viens no Jelgavas pašvaldības policijas dibinātājiem, kā var teikt? No pašiem sākumiem laikam tas tomēr nav. Tas 92. Jo to policija jau dibināja kaut kur 90. gada beigās. Tur jau bija tikai pāris cilvēki, tas kodols sākums. Ir vēl kāds palicis dienestā no tiem laikiem? No tiem laikiem tā izskatās, ka pēdējais arī ir aizgājis pensijā. Tur nav vairāk neviena. Jo izskatās, ka šobrīd, labi, es tur nestrādāju, ja, bet es esmu viens no tiem vecākajiem, kas tur ir. Jo tie vecie, kas tagad skaitās vecie, tie ir atnākuši pēc manis strādāt uz policiju. Diegoda valsts policijas pensionāri, ja?
Nu, tie ir vecāki par mani, jā, bet viņi, diemžēl, nav ne dibinājuši, ne pašiem sākumiem. Viņi vienkārši ir gadiem bagātāki, ja ir? Sauciet, kā gribat, vai bagātāki. Saki, kāda bija tava vistrakākā darba diena, ko tu atceries šodien, esot valsts pašvaldības policijā dienot? Jā, es arī domāju par to jautājumu, par to trakāko. Jā, ir, teiksim, divas versijas man. Tie trakākā bija tad, kad Kvatro bārā sašauta tos cilvēkus, vienu nošāva. Jelgavā? Jelgavā, jā. Diemžēl drošības policijas darbinieks tas bija. Un iedomājieties, ka viņam ir ierocis, un tagad visa policija, gan pašvaldības, gan valsts policija ir pilnā bruņojumā. Viņu meklē pa visu pilsētu. Un tev sīkāk var pastāstīt, teiksim, tu dežūrēji tajā dienā? Nē, mūs visus pa trauksmu piecēla kājās, bruņojums, automašīnas. Vakarā, naktī tas bija kaut kad? Tas bija vakarā jau. Brīvdienā? Tik smalki es neatcerēšos, bet varētu būt, ka tā bija piekdiena. Iznāk bija piekdienas vakars, dežūra tā kā, un ja pienāk ziņojums pašvaldības policijas dežūrderā, kad bārā Kvatro, kur viņš bija kaut kur... Tas ir, kas tā ir skatās, Driksas ielas klīnika kaut kur tur? Jā. Ka tur ir, kas apšauda? Jā, ka tur ir sašauti cilvēki. Bija zināms, kurš tas ir viss. Un iedomājieties, kad... Tā bija kaut kāda amatpersona policijas? Jā, drošības policija. Darbinieks, jā? Darbinieks, jā. Un ka viņš ir pazīstams, un ka tev... Viņš ir bruņots un neadekvāts. Ja? Tev jāsaprot, ka varbūt tev būs jāpielieto ierocis. Ja? Tas tāds, man atmiņā palicies tāds smags variants. Un tāds, varbūt tās melnākās vienas no dienām man ir atmiņā, kad man kā policijas, es nezinu, man neatceros, vai es biju pienākumu izpildītājs tajā brīdī vai vietnieks, kad tev darbinieks attaisa tādas ziepes, ka tu saproti, ka tu nevari viņiem vairs palīdzēt pilnīgi ne ar ko, ka tu esi spiests ziņot valsts amatpersonām par to izdarīto, teiksim tā, noziegumu. Un arī ziņot pašvaldībā. Un ka tu pilnīgi arī saproti to, ka tālāk ir izmeklēšana, tiesa un cietums. Ja? Tā varbūt ir tāda melnākā diena. Tāds man ir bijuši divas. Tas ir tieši saistībā ar Kvatro bāru vai citu? Nē, tas ir pilnīgi cits notikums. Ar ko bija saistīts? Tad bija tā, kad... Varat neminēt vārdus uzvārdus, bet... Vienā brīdī bija, kad cilvēks bija miris. Aizturot kādu? Praktiski bija tāda lieta, ka kādreiz, ja tur paņem kaut kur aizvedais pilsētas un nomet cilvēku. Ja cilvēks atgriežas mājās, ja, un es tā domāju, ka varbūt, ka tur tie mūsu darbinieki varbūt nebija tik vainīgi, ka viņš to traumu jau varbūt bija jau sadzēries un dabūjis jau iepriekš, ja, tur, teiksim, kaut kāda skriemeļa bija lausta. Bet fakts kā tāds. Iznākot, kad vienkārši kaut kāds ikdienas parasts izsaukums, ka kaut kāds cilvēks alkoholreibumā kaut kur gulēja, darbinieki viņu paņēma, apstrādāja izsaukumu, aizveda vienkārši kaut kur ārpus pilsētas un izmeta rupi sakot pļavā ārā kaut kur. Jā. Un viņam bija kaut kādas traumas, ko viņi nebija pamanījuši. Viņš atgriezās mājās un tad vienkārši nomira. Ja? Un tad pēc tam sākās tur tā šķetināšana, kas, kur, kā, kāpēc. Ja? Protams, tā pēdējais jautājums, ka viņš bija saskarsmē pašvaldības policijā. Jā, protams, jā. Ja viņi būtu aizveduši uz atskurptu, tur nekas nebūtu bijis īstenībā. Ja? Tāds stulbums īstenībā. Bet tu saproti to, ka tu nevari tiem saviem darbiniekiem, kā tu gribētu palīdzēt. Ja? Tur ir viss, tur ir čau. Respektīvi, 2 kādas vai 3 amatpersonas tika notiesātas? Notiesāja. 2 reāli cietumsodu dabūja. Bet viņi arī... Jā, 2. Viņi jau ir izcietuši savu sodu? Es domāju, ka jau sen. Es neatceros, teiksim, kāds sods tur bija, cik liels, bet viņi noteikti, kad ir ārā. Saki, vai tici, ka pašvaldības policija ir reāls balsts sabiedrības, vai vienmēr būs tā arī, ka kādam jāpatīk un kādam traucēs? Žorī? Es domāju, ka, protams, ka tas tā arī ir. Kādam tas kaut kā, teiksim, patīk un kādam var nepatikt. Ja? Kurš, teiksim, ir saņēmis savu kvalitatīvo pakalpojumu no policijas, ja? Slavēs un teiks paldies. Ja? Tas, kurš tiks, teiksim, aizturēts un nonāks apakšā pagrabā zem mākslas skolas, tas, protams, būs neapmierināts. Jo tur, protams, uzliek sodu, ja? Un par uzturēšanos ir nauda jāmaksā. Kurš tad būs tur priecīgs un laimīgs par to?
Jelgava mums tā kā nav kaut kādā, teiksim, Ņujorka, bet dažkārt dzīve liekas, ka raustās. Kāds ir tipiskākā Jelgava pārkāpums, jelgavnieka, kā jums liekas? Nu, savā laikā es arī, kad ieņem šo amatu, veidu tādu statistiku, analīzi, ja, kur ir tie bīstamākie rajoni. Ja. Likās, ka varbūt ir kaut kādi mikrorajoni, teiksim, Raps vai Satiksmes iela vai tajā laikā saucot tas FRG. Nebūtu, ne. Pilsētas centrs. Apdomi, autoosta? Autoosta, spēļu nami, naktsklubi. Tonus, krekli tagadējais blovs varētu būt, ja? Tur tā, ka beidzās tā nakts dzīve, tad sākās pilnīgi cita dzīve, tad ir jāskaidrojās, jākaujās. Tas arī turpinās šobrīd, ja, kad aizstājas šo te blovu ciet, ka tur dežūrē vismaz 2 vai 3 policijas mašīnas, kamēr viņi tur izklīst, ja, sasēžās takšos un aizbrauc. Viena daļa, protams, tie atraktīvākie un izturīgākie dodās uz Klondaiku vai uz Olimpiku, ja, kur var arī kauties 9:00 no rīta un skaidroties un, teiksim, viens otru dzenāt apkārt mašīnai. Tur brīnum tur notiek. Ir tāda cilvēka kategorija, kas saka, ka pašvaldības policija tikai liek sodus. Ko tu tādiem cilvēkiem pateiktu? Žari! Ko tu pateiktu tādiem cilvēkiem? Ko es varu pateikt? Nevajag pārkāpt. Ne jau vienmēr liek sodus, arī brīdina. Arī nav uzlikts kaut kāds plāns, ka dienā tagad jāiekasē tik tā nauda, vai jāuzliek sodiem, vai protokoli jāsastāda. Tas attiecās arī par to stāvēšanas noteikumu neievērošanu. Es tā ļoti bieži redzu pie autoostas, tur, kur tas bankomāts ir, tur ir gājēji pārēji, ja, ka tur vienkārši atbrauc un nosviež mašīnu praktiski uz pārējas. Ja, tad par ko tad jūs varat sūdzēties, ka jums liek sodi? Jūs reāli pārkāpjat, ka jūs nevarat pabraukt kaut kādus 10 metrus vai 20 kaut kur tālāk, izkāpt no tās mašīnas. Kā šeit ir, teiksim, ar samērīgumu? Piemēram, ja cilvēks pārkāp likumu, mums teiksim, pašvaldības policistam būtu jānoformē policistam administratīvā pārkāpuma protokols. Piemēram, ja viņš cilvēcīgi pasaka, lūdzu, nedariet tur tā, vai izskaidrot noteikums, lūdzu, nedariet, nepārkāpiet. Tas pats cilvēks paņem uz viņu uzraksta, teiksim, iesniegumu iekšējās drošības birojā, ka viņš nepildīja savus dienesta pienākumus, nepiefiksēja pārkāpumu. Kā tur man liekas, ka to traktēja par dienesta pienākumu nevis nepildīšanu, bet vai ir izvairīšanos no pildīšanas? Kad amatpersona respektīvi nepilda savus dienesta pienākumus, ka viņai nepiefiksē, teiksim, pārkāpumu. Kā jūs domājat, mums likums obligāti prasa sodīt, vai tomēr amatpersona var nepieņemt sodu un arī nepiefiksēt, teiksim, to gadījumu? Kamēr es strādāju pašvaldības policijā, tādi atgadījumi nav bijuši. Varbūt, ka tagad kaut kāds tāds brīnums precedents, ja? Bet es domāju, ka nē, nav obligāti jāsoda. Var arī pabrīdināt, un var mutiski pabrīdināt, nedariet tā, vai var arī rakstiski pabrīdināt. Tā kā sots obligāti jau nav jāliek. Es domāju, ka neliek. Ir arī tādi gadījumi, kad cilvēks ir sadzēries, kad var redzēt, ka ir normāls cilvēks, ja, kā katram gadās, ja, viņi pat arī aizved līdz mājām. Jā, tāds gadījums arī dzirdēju, ka uzved uz Zolīdi, ierēbis ir, un kad administratīvās teritorijas ietvaros var nogādāt cilvēku uz dzīves vietā. Jā. Arī tādi gadījumi ir. Tā arī ir. Jūs bijāt vadītājs. Bet vadīt cilvēks, kas redz labāko un sliktāko no sabiedrības, cita līga, kā ir iespējams saglabāt līdzsvaru? Teiksim, lai gan arī jūs būtu padoto vidū, labs, teiksim, un arī, teiksim, iedzīvotāju vidū. Teiksim, padoto vidū, ja, teiksim, padotos tad nevajag mocīt un spīdzināt, un, teiksim, kaut kāds kolektīvā mobbings, bossings, kā tas moderni tagad saucās, ja. Jo man savā laikā ir bijis izcēlies, teiksim, tādas, teiksim, saskriešanās ar vadītāju, ja, kad liek vienkārši iet un cilvēkus... Ar policijas priekšnieku? Jā, kad liek iet, ņemt un mocīt, ja, un tur rupi sakot čakarēt cilvēkus. Ja. Protokols vajag sarakstīt obligāti? Nē, vienkārši tāpatās, vai formu stērpu piekasīt, padotos, jā. Teiksim, ko iet viņus tur, teiksim, audzinā, ka automašīnas ir nomazgātas tīras, bikses ir gludinātas, ja, ieroči tīri, par ko, ja, par ko.
Un tad es arī vienkārši teicu, tur, kad es dienēju savā laikā, mani tie komandieri, nu, tajā okupācijas armijā, ja, man to nav mācījuši. Ja. Tā darīt, ja. Es jau arī biju seržanta sastāvā, man arī bija padotie arī tajā padomju armijā. Mani komandieri to nav mācījuši. Ja ir izdarījis kaut ko ne tā vai kā, ja, nu tad, protams, kad būs skarbāks vārds vai nu kaut kāds sots. Nu. Es nekad neesmu centies sodīt tos savus cilvēkus. Ja. Nekad. Es esmu centies viņus vienmēr aizstāvēt līdz tam brīdim, nu, cik var. Ja, ja tur ir redzes, kad jau ir viss izmeklēšana tiesa un viss, nu, tad es neko jau vairāk nevaru izdarīt. Esi kādreiz ņēmis atvaļinājumu no darba un domājis darbā pēc tam pa atvaļinājumu? Jā, nu, Nāceniem laikā domājis pa darbu? Nu, tas ir tā, es domāju, ka tas tā nemitīgi, jo tu aiziet atvaļinājumā, tu 100% atslēgties nevar, ja, jo ir kaut kādi, teiksim, brīži, ka tev no tā darba arī pazvana kaut kas tur tā vai šitā vai vēl kaut kā. Bet visasāk es to izjūtu, ka es aizgāju tajā 13. gadā prom, ja. Aptuveni kaut kādu pusgadu es biju, nu, tā kā ne savā laivā, ja, kad, nu, tas rīts pienāk, nu, vajadzētu tā kā celties, ģērbties, vilkt to formas, tā, bet īstenībā nekur jau vairs nav jāiet, ja. Nu, tas ir tāds smagākais periods, nu, tas pusgads bija, kad tu jau biji tā pieradis pie tās dzīves, ja, kad bija ļoti grūti attiet no tā visa. Saki, te ir maziņš tāds ieskats jautājums no cilvēka, vai tiešām nekad negribējās tā aiziet un, teiksim, palielīties Rāviņam vai Škutānai, izpildu direktorei, noziņot šodien, piemēram, mēs noformējām tur 70 administratīvās pārkāpuma protokols un provizoriskās soda naudas tur būs apmēram 2000 latu. Nē, tur tā nekad nav bijis, ja. Ir tās saucamās sapulces pirmdienās, kur ierodās tur uz domi iestāžu vadītāji un ziņo, teiksim, par padarītajiem darbiem. Jā, nu, tur tik tiešām par pagājušo nedēļu, ja? Jā, par pagājušo nedēļu, un to dzird visi, ja? Tur arī kādas sadarbības bijis ar kādām iestādēm, nu, cik tur tie protokoli, cik aizturēti, cik atskurtuvi. Par tādām soda naudām mēs pat arī neminējām, ja? Vienkārši var protokolu skaitu pasakt, cik protokolu skaits, jā, tur aizturētie, nu, teiksim, pilsētas svēki, tur bez starpgadījumiem, vai nu, tur 2 ir aizturēti. Kā, teiksim, jūs reaģējāt par, ja kāds kolēģis, teiksim, psiholoģiski sabrucis un vēlas iet prom? Nu, viņš pasaka, viss, Guntar, man pietiek, es esmu noguris. Mēģinājāt viņu pierunāt, palikt vai izrunāties, vai nosūtīt atvaļinājumā? Nu, teiksim, tajos 90. gados un tos 2000 sākumā tādas izdegšanas vispār nebija, ja? Tas varbūt parādījās arī vēlāk. Bet nu, tas nebija manos pienākumos, ne spēkos kaut ko pierunāt vai atrunāt. Ja viņš ir uzrakstījis to iesniegumu, kad viņam jau ir piegriezies tā, ka viņš vairs nevar, ja, nu, viņi, protams, kad... Tā iznāk tajos laikos jūs tā kā cilvēku nemēģinājāt atrunāt, ja? Nē. Ja viņš izteica vēlmi? Ir, protams, ka cilvēki atrod kaut kādu labāku darbu, ja, jo tā policijā jau nekāda baigā, teiksim, saldā maize un saldā dzīve nav. Un arī ir bijuši periodi, ka jā, algas ir bijušas ļoti labas, jā, un pēc tam, kad tā 8. gada krīze, jā, kad te uz pusi algu nogriež, jā, un kad tu nezini, kā dzīvot un ko dzīvot, jo cilvēki taču ir ņēmuši kaut kādus kredītus, jā, vai mācībām, vai, nu, vienalga kam, jā, un tagad kā, ko izdarīt. Protams, ka cilvēki meklē kaut kādas iespējas, kur varbūt arī piestrādāt, bet, nu, jāatrod labāku darbu, arī gāja projām. Un par šo tēmu es varu arī turpināt par vakardienas to pasākumu, kad es zināju, ka valsts policijā ir ļoti daudz sievietes strādā, ja? Kad ir ļoti daudz, bet vakardienas zālē pašvaldības policijas šajā pasākumā puse zāle bija sievietes. Tātad arī pašvaldības policijā problēma ir ar jauniem čaļiem, jauniem spēcīgiem puikām, kuriem būtu jānāk strādāt. Tātad, nu, jaunajai varbūt pilsētas vadībai, nu, kaut kādā veidā ir jāatrod burkāns, noteikti tā ir nauda, tā ir alga, ja, lai pievilināt jaunus cilvēkus strādāt. Ja, es tiem jaunajiem arī varētu novēlēt, lai iet, teiksim, mācīties, pabeigt kādu augstskolu. Ja. Man divreiz brauca uz izsaukumu pie maniem pa mūziku, un divreiz bija tāds ūsaināks kungs viens. Ja tur kaut kas notiktos, viņš tur laikam neko nespētu izdarīt un bija
divas sievietes. Nē, tu iedomājies arī, kad izsaukuma, teiksim, valsts policijā, un, kur tur viens vīrietis, ja, un divas meitenes aizbrauc, ja, un tad vesels dzīvoklis pilns ar piedzērušiem, nu, tur varbūt pusi cietumnieku un pusi, teiksim, tās padibenes, ja, nu, diez, kas jau arī nav. Skaidrs. Vai, teiksim, ir stāsti, ka iekšējā atmosfēra struktūrā, teiksim, slikta? Ko, teiksim, jūs darījāt, ja kāds maisīja gaisu vai provocēja, kūdīja, negribēja iekļauties kolektīvā? Nu, tā kā dumpinieks, var teikt. Nē, nu, dumpinieki vienmēr ir bijuši jebkurā kolektīvā, ja, kaut kā, kas maisa to gaisu. Bet, nu, pārsvarā, nu, kaut kādas baigās, nu, tādas lielās represijas nav bijušas, ja. Nu, protams, kad sagaida, ka tas cilvēks kādreiz, nu, pats kaut kur kļūdās, ja, un izdara kaut kādu, nu, tādu pārkāpumu, ka viņam tik tiešām jāiet pašam projām. Bet neviens ārā speciāli dzīts nav. Nā, tad vienkārši, lai tiktu tādu galā, sagaidīja, līdz viņš pats izdarīs kaut kādas kļūdas. Nu, protams, neviens ārā nav dzīts. Protams, ka ir runāts. Ir arī paši, kas ir aizgājuši prom uz labākām vietām, ir pabeiguši policijas akadēmiju, ir ieņēmuši ļoti labus amatus gan valsts policijā, gan arī citos dienestos. Arī tādi mums ir bijuši. Tādi no policijas aizgājuši prom? Jā, kas ir, teiksim, no kūdītājiem. Aha. Ir kāds bijis, paldies, kas tevi riktīgi aizkustināja pašvaldības policijā? Ka kāds iedzīvotājs vai pasakās, teiksim, par palīdzību? Nu, es tā baigi tā neatceros. Nu, vienreiz autobusā, kad tur rakstījās viens dzērājs, ka es viņu izsēdināju ārā, jā, tad tur viena māmiņa bija ar mazu bērnu, un tad pateica paldies, ka jūs, nu, tur ievedāt. Atbraucāt vai norieģējāt? Nē, es vienkārši braucu mājās ar autobusu tajā laikā. Nu, ne jau Formas starpā. Jo, protams, tajā laikā varbūt arī, nu jā, nebija ne rācijas, ne mobīlie telefoni, tas pats sākums, jā. Nu, vienīgais, ko es varu izdarīt, paņemt viņu izsēdināt ārā. Ir bijis kāds brīdis, ka jūs vēlēties visu mest pie malas? Kā spiediens, teiksim, no augšas, slikts atalgojums, nākotnes perspektīvas, teiksim, nekādas ir? Nu, tas tā varētu vienā brīdī, jā, kad tas ir, ka, nu, ir piegriezies visi, jo tu jau zini, jā, kas būs pirmdien, kas tev būs otrdien, kas tev būs trešdien, jā, nu, tāda, nu, rutīna jau ir. Un tā, ka mest malā var cadi, jā, es izdomāju, ko tu tālāk darīsi, jā, bet, nu, tajā brīdī, kamēr neiegāju tajā politikā, jā, man tur tādas nekādas beigās domas nebija, es nevarēju izdomāt, ko tālāk darīt. Un kā man arī pēc tam, kad es biju projām, biju deputāts, kad meklēju arī kaut kādu darbu, tad mani tādi gudri veči kādreiz pateica, neuztraucies, tavs darbs tevi atradīs. Ja? Un viņiem bija taisnība. Kurš darbs jūs atrada? Es biju viens liels Rīgas firmas, nu, Latvijas firmas pārstāvs šeit Zemgales reģionā. Tirdzniecībā? Nē, tas ir ar, teiksim, atkritumu pārstrādi un tādām lietām. Tas darbs mani atrada. Ko jūs domājat par policijas un sabiedrības attiecībām šodien? Vai cilvēki vispār novērtē, kas notiek vai arī nē? Es domāju, ka viena liela daļa nenovērtē. Ja? Nu, Jelgavas, teiksim, iedzīvotājs ir pieredze, kad ir kaut kādi pasākumi, ka visur apkārt ir policija. Nu, es domāju, ka to nu gan ir ievērojuši un pieraduši. Ja? Visvairāk man nepatīk tas, ka šie nepamatotie izsaukumi, kur zvana pa visādiem sīkumiem, nu, muļķībām, ka var pazvanīt, kad, teiksim, mikrorajonā pret sienu sit bērni bumbu spēlē. Ja? Nu, īstenībā, kur viņiem spēlēt? Ja tajā pagalmā, tas pagalms nav labi iekārtots, ja? Nu, tā kā tur nav. Tad, teiksim, satiksmes ielas, šis gals tas tālākais. Vai, nu, visādi jau tur tie gadījumi bijuši, ja? Kad, nu, izsauc lielā iela kaut kāds 36, tie saucamās tās virsnieku mājas, ja? Kad tur kaimiņš uz balkonu spēlē skaļu mūziku, ja? Un tad, kad es te kundzei prasu, kurā vietā ir balkons, ka tajā mājām tik vispār nav, ja? Bet viņi vēl atskrēja, teiksim, pirmdienā sūdzēties. Es saku, nu, es ņemu jūs aiz rokas un parādiet man balkonu tajā mājā. Ja? Ar to, teiksim, tas konflikts arī atrisinājās, bet viņi bija gatavi iet pie priekšnieka, sūdzēties un ņemties. Viņiem vienkārši vajadzēja, lai kāds atbrauc parunā viņu? Galvenais, ka cilvēks, ar kuru mēs esam mācījušies vienā augstskolā, ja? Tas man vienkārši sievietes šokēja.
ka ir arī ar juridisko izglītību. Reku komentāros raksta, vārds uzvārds nav redzams cilvēkam, viņam izdiena 29 gadi, laikam pašvaldības policija viņš aizvien strādā. Un raksta, atnāk kaut kāds šmurgulis, nostrādā 3 gadus un izdegšana viņam. Prasās iegāst pa saulīti. Tad cilvēki arī komentē, arī jūsu redzējums. Tagad Jelgavas pašvaldības policijā ļoti liela inspektoru mainība. 900 eiro, laikam, ka bruto pat bija, bruto, un tad ir piemaksas, tur, apmēram 1000 eiro, laikam, saņem cilvēks, ka tā ir ņirgāšanās. Kā jūs vērtējat to? Diemžēl to cilvēku, ko tur tagad arī raksta, pilnīgi taisnības. Nezinu, kā var, teiksim, vai 800 vai 900 vai 1000 eiro, teiksim, izdzīvot. Teiksim, jauna ģimene, kur ir mazi bērni, kuri jālaiž vai bērndārzā vai skolā, tie ir izdevumi, un nedod Dievs tev nav pašam savus, teiksim, dzīvesvietu, ka jāīrē. Es nezinu vispār, kā jaunas ģimenes, kā viņi izdzīvo. 1000 eiro es uzskatu, ka pamaz būs, jā? Protams, ka pamaz. Ja rīt Jelgavas dome jaunā mūsu pārmaiņu koalīcija uzaicinātu tevi, teiksim, konsultantu drošības jomā strādāt, ko tu viņiem pateikt pirmā sapulcē? Savu prezentāciju. Teiksim, 3-4 sašās idejas. Kas mums ir jādara šeit, steidzami? Pirmkārt, kur mēs tikko runājām? Atalgojums? Pirmais ir atalgojums. Cik būtu uz rokas jāsaņem pašvaldības policijas inspektoram? Es domāju, vismaz kādu 1500, lai būtu. 1500 uz rokas? Šobrīd, jā. Es nedomāju, ka tā ir tāda baiga lielā summa, lai izdzīvotu šobrīd. Iejot veikalā, jūs pats saprot, cik tev atstāja. Es atceros Mārupē uz rokas tādu summu maksāja 15. gadā, kad es tur gadu pastrādāju pašvaldības policijā. Tā man liekas, ka aizvien vēl tagad arī skaitās viena no elitārākajām pašvaldības policijām. Žori, izprom! Es domāju, ka pirmais jāsāk ar atalgojumu, un tad tālāk jau tas viss ir pakārtots. Tur drausmīgi daudz lielas idejas nevajag. Pirmais ir atalgojums, lai teiksim, tas ir tas burkāns, ko pievilināt jaunos tos vīriešus, lai nāk un dienu, un lai nāk strādāt. Teiksim, 1500 eiro atalgojums un diennakti caur 3 grafiks būtu ok, lai būtu tas burkāns? Es domāju, ka jā. Bet tur jau ne visas šīs nodaļas strādā šādā režīmā. Ir tādi, kas nāk, teiksim, tā iecirkņu grupa, cik es zinu, kad viņi nāk tur katru normālu darba dienas. Un, teiksim, arī tās apkalpojošais personāls, grāmatvedības un lietvedis un viss tās jau ir darba dienās. Kā jūs domājat, vajag mums tagad pašvaldības policijā transporta līdzekļi, kas brauc un fiksē pārkāpumus ceļu satiksmes jomā? Tik tiešām es gaidīju par šito jautājumu. Godīgi sakot, kad šito transporta līdzekli izlaid pirms vēlēšanām, es domāju, tad tā mūsu vadība laikam grib iešaut pati sev kājā. ja tā ņem, ka mēs kā politiķi varam runāt. Jā, bet, mēs jau tā esam ierobežoti. Visur kaut kā radari un vēl kaut kas. Un tagad šī tā automašīna, viņa gan laikam nav nokomplektēta līdz galam, ka viņi varētu nolasīt. Vai ir, teiksim, apdrošināta. Ko tu iepro? Rinalds arī teica un pēc tam sekoja kodi. Žori! Viņš prasa tās zemes. Es gribēju purnes, ir nobijos. Tā, kad mēs paliekam pa to mašīnu. Jā. Protams, ka jāiet laikam līdzi, mēs nekur no tā nespruksim. Tas ir ārzemēs un Rīgā ir. Un tā tad, šī mums ir pirmā automašīna tāda, kas būs nokomplektēta. Es domāju, ka nākošās visas jau būs tādas. Ka visas pašvaldības policijas ekipās mašīnas būs universālās, ja tādas? Es domāju, ka ar laiku tas tā būs. Ideja laba vai slikta ir? No vienas puses, jā, kā policijas darbiniekiem, teiksim, viņiem atvieglo darbu un vispārējais. Kā policistiem tas viss, jā, ok. Man kā parastam braucējiem, tas tā īsti nepatīk, jo arī par to Dobeles šosei, kur kādreiz bija tie 70, tagad tie 50, tad it pa brīdim tomēr uzspiežās, un tagad tur brauks tev pretī un tevi nofotografēt, tikai tā esmāko maksā. Ja, teiksim, jūs būtu tas konsultants un jūs redzētu, ka palielinās tagad ļoti daudz sūdzības par, teiksim, lēmumiem, kas tiek izsūtīti balstoties uz mašīnas datu analīzi, jūs tā kā ieteiktu, pēc tam viņu varbūt pārtraukt vai, teiksim,
tie, kas izsūta protokolus, piemērot maigākus sodus, pēc iespējams zemākus, vai tikai var brīdinājumu aprobežoties, ja, teiksim, mašīna tur jau fiksē datu. jāskatās, vai tur tas likums paredz brīdinājumu. Nu, ja, piemēram, atļautu iespēju lavierēt. Jā, var tur iespēju. Protams, ka tur arī skatās, teiksim, kaut kādu vēsturi, jā. Nu, personas, kāda tāda vēsture, kāda tie pārkāpumi. Es domāju, ka pirmajā reizē noteikti nav tur vislielākais sods, vai kad ir tas mazākais sods. Bet par to konsultantu, jā, es domāju, ka tāds īsti pilsētai domai nav vajadzīgs. Kā jūs jau zināt, ka Rāviņam bija 3 konsultanti, padomnieki. Padomnieki, jā, to es zinu. 3 padomnieki bija, kuri Jelgavā varbūt parādījās tur uz pirmdienās varbūt. Nē, es zinu, pa ko iet runa. Es domāju tā, ka tas drošības jautājumos padomnieks nav vajadzīgs, jo visās tajās iestādēs, teiksim, ne valsts policija, ne pašvaldības policija, ne zemes sārdze, ja, ir pietiekami kompetenti cilvēki. Un arī jaunais pašvaldības policijas priekšnieks ir ļoti mierīgs, nosvērts. Un es domāju, ka viņam viss būs ļoti labi, jo viņam ir laba arī izglītība. Un viņš ir tāpat kā es nācis no paša apakšas līdz pašai augšai. Tas ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi īstenībā. Pa viņu mēs vēl atgriezīsimies. Zinat, kas mums policijas Jelgavā ir? Jā. Kā jums tagad šķiet daudzi runā par vienotu struktūru? Arī es esmu viens īstenībā no tādas idejas atbalstītājiem, kad poicis mums ir, kas sēž pie kamerām, un arī mums pašvaldības policijā sēž kamerā. Kāpēc mēs nevarētu to apvienot? Nē, paga. Vienā ēkā tas atrodas. Tas ir. Un skatās un apstrādā informāciju. Vienkārši, ka tur ir daudzas vakantas vietas būt, un uz to varētu pamatu celt amatus. Vai vispār viņus apvienot un izveidot vienu struktūru? Nē, cik es zinu, jā, ka tas poicis, jā, viņi ir vienā ēkā. Ja tādā, teiksim, varētu viņu pārdēvēt pa krīžu vadības centru, vai laba ideja būtu, vai birokrātisks smurks. Jo runa šobrīd ir, ka pašvaldības policijas funkcijas jauc ar digitālo centru. Tur arī, un teiksim, uz šo jautājumu es tā baigi grūti arī atbildēt. Es nekad neesmu iedziļinājies, bet tam centram, pie kur sanāk visa informācija par visām nebūšanām, ja tur akas vāki, vēl kaut kas, man ir jautājums par šā gada ziemu. Kādas ziemas mums ir, tādas viņas ir, bet 2 reizes pa to ziemu bija tāds putenis, ja, kur ir automašīnas, tās, kas tīra sniegu ielām, kur viņas ir. Ja viņas parādās 11, 12 pa dienu, man ir jautājums. Ja? Tur cilvēks ir pie datora, viņš arī redz, viņam viss ir redzams, ka kāds ir sniegs. Jūs runājat, cilvēki iesabriem līdz ceļiem. Jūs runājat aprīlī par to leģendāro dienu, policijas vadītāja tajā dienā brauc ekskursiju uz Šauļiem. Viņa gāja 6 no rīta cauri visai pilsētai, viņi to varēja redzēt. Kāpēc viņa nenoreģēja? Varbūt viņai tagad pajautās pārmaiņu koalīcijā. Es domāju, ka tas jāpajautā. Un, ja mēs atgriežamies pie Šauļiem, es ar vienu nakti biju Šauļos. Un es biju vienkārši šokēts, kad ielas sāk tīrīt 3:00. 5:00 viss centrs ir izlaizīts. Arī pēc puteņa. Kāpēc pie mums? Pirmā mašīna tur redz 11 no rīta. Tas ir jautājums, ka pie pilsētas saimniecības. Tā, kad uzaicinās kādu no pilsētas saimniecības, varēs paprasīt. Kur ir problēma? Ir cilvēks un ir darba izpildītājs. Kur tas pa vidu ir kaut kur pazudis? Kad pēdējais bija uz ielas formā? Pašvaldības policisti. Droši vien tajā 13. gadā. Kaut kā ilgi. Esi kādreiz izlicies, ka neredzi pārkāpumu? Kad mēs tur dzērājis pamīšu krūmos vai padīšu pie autostas? Tik traki nē. Droši vien, kad ir kādreiz jau tā galva pagriezt uz otru pusi, jā, bet lielākā, teiksim, sirdsapziņa, kas man ir grauž, tas pats sākums, 92. 3. gads, ka tad tajā laikā visiem soliņiem kādas cigaretes tirgoja, visu kaut ko tirgoja. Ja? Vodka, spirt, gazeta. Tajā rafa tirdziņā bija tā, ka cilvēks tirgoja cigaretes, ja? Viņam kaut kāda tur atļauja nebija, ja? Es viņam uzliku vēl Krievu laika 10 rubļus. Ja? Un pēc tam gandrīz visu mūžu to atceros, ja? Un tā domāju, bet tas cilvēks varbūt, tas bija tas vienīgais, teiksim, ienākuma avots kaut pie pensijas, kaut ko piepelnīt. Ja? Šajā brīdī, es diez vai. Sodu uzliki? Jā. Tas man visu mūžu valkās līdzi, tā kā sirdsapziņas pārmetums. Un es tagad domāju, droši vien, kad šobrīd es tā nebūtu darījis. Nebūtu līdz. Tā laikam bija jaunības deksme, ja? Tad... Jā. Jaunības dūlums, teiksim tā.
Vēl prasa, kāda ir tava ideālā Jelgavas sabiedriskā drošības nākotne? Ideālā. Es domāju, ka noziedzība būs visu laiku. Ja pat cietuma arī aizvērs nesamazināsies? Es domāju, ka tā noziedzība visu mūžu ir bijusi un būs, vai nu vairāk vai mazāk, bet kaut ko tādu ideālu, es tādu vispār nesaskatu, ka tas dzīvē varētu piepildīties. Kad varbūt mazums, teiksim, brīvdienās kaut kādu dzērāju tur savākt no parka un aizvest uz atskurtuvi. Maksimums tāds notikums. Jā, tas ir aptuveni tā, kad es biju Zviedrijā, kad arī pa civilās aizsardzības līniju. Un ir drausmīgs notikums valsts līmenī. Ir nodedzis stadions. Es tā domāju, kā var stadions nodegt? Izrādās stadiona malā ir tāda koka būda, tāda kā ēdnīca. Ja? Un tas ir tāds notikums. Ja? Tas tāpat, ka viņi aizdegās, ja? Ka viņi nodeg, ja? Kad tas ir valsts līmenī. Ja? Tāpat kā tu tikko teici par to dzērāju, ka vienu diennakti parkā vienu atved un ieliek atskurtuvē. Bet viņiem tur nedēļas laikā to visu uzbūvē atpakaļ. Viņiem tā nav problēma. Vēl tā būs, kādam jābūt pašvaldības policijas priekšniekam, raksturam kādam? Es domāju, ka es jau arī teicu, ka šis cilvēks, kas ir ielikts šajā amatā, viņš ir ļoti mierīgs, līdzsvarots, ar labu izglītību, ar labu pieredzi. Es domāju, ka arī kolektīvā viņš ir ļoti labi ieredzēts. Un es domāju, ka viņš spējas, pārlaust to visu, kas ir tajos pēdējos gados noticis tajā kolektīvā, jo tā atmosfēra tik tiešām nebija laba. Kad ir saliedējis kolektīvu un visakā būs draudzīgi, būs sapratne. Kāda tā bija 90. gados, kad savā starpā tur neviens neēdās, negrauzās par kaut kādiem amatiem, vēl par kaut ko. Kā, uzskati tu personīgi, prakse, ņem darbā valsts policijas pensionārus? Viņi nodienējuši valsts policijā, aizgājuši pensijā, un tagad ir diezgan liels skaits strādā pašvaldības policijā. Kā domā, tā ir laba prakse ar pienesumu tādiem cilvēkiem? Protams, tie cilvēki arī ir ar protams, pieredzi. Es piekrītu, ka kuri ar pieredzi arī ir forši iekļaujas kolektīvā, bet tādi, kuri, kā vēl saka, ir varbūt Vanaga Minslas minicijas skolas audzēkņi kalumi. Kuri uzskata, ka taisnība ir tikai viņiem un izrēķināsies, ka tikai. Ja godīgi, pilnīgi. Ja tu būtu priekšnieks, ņemtu darbā tādus? Es domāju, ka, ja ņemtu, tad, kaut kādā video novērošanā vai apsargāt kādu objektu. Tas ir to, ko viņš varētu, pildīt. Manā uzskatā. Ņemot vērā viņa gadus, to, ka viņš ir pensijā. Īstenībā, ja tā godīgi ņem, valsts jau nav muļķa, kad ir šī izdienas pensija. Tad tu esi tos savus labākos gadus, savu veselību tur tajā milicijā vai policijā atstājis. Ja? Kur tev tagad līdz pilnīgi tādā pašā struktūrā tālāk strādāt? Ja? Priekšnieciņu amatos? Tur atskurtuves priekšnieks. Man, piemēram, nav personīgi saprotams, piemēram, pašvaldības policijai dežūrmaiņa. Jā. Ir, piemēram, tur jaunākais vai inspektors, kas atbild pa visu maiņu, viņš arī, skatās, ko dara kolēģi. Priekš kam vēl atsevišķu dežūrdaļas, operatīvās nodaļas priekšnieki, kas sēž skatās, dara to pašu, ko dara, kas pa maiņu atbild. Vai, atskurtuves priekšnieks, pēc kam tad, tāda amata vajadzīga? Vai tos amatus nevarētu aizvākt prom un to algu izdalīt tiem pašiem cilvēkiem, kas tur strādā? Es par to arī esmu domājis, ka varbūt ne visas tos pusvadītājus noņemt nost. Varbūt, tas arī jaunam priekšniekam arī būs jādara. Ja? Varbūt ne šogad, bet nākošais gadu noteikti. Ja? Kādas izmaiņas struktūrā. Es domāju, ka tās ir reorganizācija. Izmaiņas struktūrā, kaut ko apvienot, jo šobrīd, kad, tā kā ceļu policijas nodaļa, satiksmes uzraudzības nodaļa ir, un ir arī patruļu dienests, un patruļu dienestam ir tā mašīna, kas tagad filmē un visus tos, pa satiksmes noteikumiem, ko mēs runājam par to busiņu, tad varbūt, kad jābūt ir vienam priekšniekam. Šīm abām divām, un viņas ar laiku noteikti, ka sajies kopā šīs abas nodaļas. Laikam mēs soļojam lēnām līdzi. Ja būs apgreidots visas tās mašīnas, tad vienkārši visi tie policisti jāapmāca, kā rīkoties, lai sastādītu protokols un kā darīt,
ka tās mašīnas novietot zem zīmēm, kur stāvēt, ir aizliegts. Es domāju, kaut kas jau mainīsies, jo nekas jau uz vietas nestāv. Saki, vēl viena lieta, ko cilvēki vai pašvaldības policija nezina, bet ko būtu pelnījuši zināt. Kaut kas nāk prātā? Ko nezinu un ko viņiem vajadzētu zināt? Es domāju, ka viņiem vajadzētu zināt pašvaldības dežurdaļas numuru katram dzīves gadījumam. Tas būtu viņiem jāzina. Jelgavā šis numurs ir... Tā, 3-0-2-8-5-5-0, pasēc vēl atceros. Ļoti garš. Pašvaldības policisti vasarā, nevar pārvietoties riteņiem, skūteriem, labi, tavā laikā nebija, bet, tagad, ja vasarā būtu kainieku patruļus, skūteri, riteņi... Starp citu, skūteri bija. Kvadracikli. Skūteri ir bijuši tie, saucami tie motorolleri. Es nezinu, vai viņas šobrīd lieto, kaut kā neesmu redzējis, bet tādi ir bijuši. Ja mums būtu, jūrmals pludmalē, protams, ar kādu velospēdu vai ko, tas būtu ļoti labi. Te arī bija tāds jautājums, Gundar, bija presē raksts, kad jūs bijāt Ozolnieku novada deputāts, ja? Jā. Un jūs pieķērat pie stūres braucot alkohola reibumā. Šo te jautājumu... Un cilvēki prasa arī, vai jūs atbalstat braukšanu reibumā. Protams, ka Varat pastāstīt, kāpēc tas notikās, jūsuprāt? Kas pēc tam bija? Es varu pateikt to, ka jā, es nenoliedzu, ka tas tā noticies bija. Jūs tikai deputāts bijāt, ja, tajā laikā? Pašvaldības policijā es vēl biju policijā, tad bija tas laiks, kad man vēl bija jāizvēlās, ko darīt. Jūs atzīmējāt? Jā, gandrīz tā. Bet es, protams, neatbalstu un nevienam ar to neiesaku darīt. Bet personīgi man tas viss mainīja dzīvi pilnīgi savādāk. Ja? Un šobrīd skatoties, es domāju, ka varbūt no tās policijas 5 gadus ātrāk bija jāiet prom. Ja? Jo to, ko pēc tā atgadījuma, ko es esmu sasniedzis, ja? Tas ir gan priekšsēdētāja vietnieks, gan šobrīd firmā valdes loceklis, gan arī Zemgales šķīrē tiesnesis. Ja, tas bija varbūt kaut kāds klikšķis tur no augšas, nezinu. Bet fakts kā tāds, jā, es nenoliedzu, nekad to neesmu noliedzis. Iznāk tā, kļūdījies, apzinājies savas sekas, saņēmi sodu, pārdomāja dzīvi un dzīve aizgāja tagad. Jā. Kā tagad ir ar alkoholu? Es domāju, kā visiem, ja es varu pateikt tā, ka dzer visi. Ja neticiet, aiziet, pie sestdienas, svētdienas rītos, kad tā esablovciet. Vai darba dienās varat atnākt līdz autoostai un pastīties, kā cilvēki tā kā uz darbu nāk, ja, un tur dzers tās visu caur dienu. Bet dzer, es saku, gan padibens, gan turīgi cilvēki, gan ļoti bagāti cilvēki. Ja. Es esmu tādā biznesā, kur es to redzu šobrīd. Lietotājs NLRA jautā, policistiem jau ir draugi. Viņi viņus aizstāv, viņiem aptur, kādas lietas? Es domāju, tās lietas, kas ir aizgājušas jau, tajā lietvadībā, diez vai šobrīd. Diez vai. Ja kāds cits ir uzsācis lietu, viņi jau, ja ir augstāk stāvošs, varētu apturēt vai iespaidot? Es domāju, ka varētu iespaidot, ka ir kaut augstāk stāvošs, ja, bet ja tā lieta ir aizgājusi, tagad jau praktiski nē, tad viņi iet līdz galam. Vai viņu nobeidz tā, kad tur gala rezultātā, varbūt nekas nav. Atrod likuma nianses. Nianses vai kļūdas. Jā, jautājumu Mariča par dzērumā braukšanu izrunājām. Arī lietotājs NLRA jautā, vai domes priekšsēdētājs, viņa vietnieks, mierīgi, varētu atbrīvoties no nevēlama pašvaldības policijas priekšnieka, viņa vietnieku un vietā ielikt savu lojālu cilvēku. Vai ir tomēr kaut kāda gara procedūra? Nē, tur ir gara procedūra tomēr. Tur jābūt kaut kādam nopietnam pārkāpumam, kaut ko tur iesākt. Ja? Kaut kādam pamatam ir jābūt. Tu man nepatīc tā, vidot tā, rītdien tā viss, ja? Projām. Tu taču tiesāsies. Ja? Mums ir precedents Ozolnieku novadā ar pašvaldības policijas priekšnieku. Jā, ir dzirdēts, ka viņš tiesājās. Kad tiesājās, viņš arī bija kaut kādas tiesas svinnēja, viņš dabūja kompensācijas. Ja? Tikai dēļ tādām niansēm, kur kaut kas nebija pierakstīts vai pareizi, tā procedūra iziet. Tur iznāk vienkārši, ka bija personīgā kaut nepatika, ja? Vai neredzēja, ka to cilvēku var sastrādāties? Jā, tur. Es negribu par to tur vairāk runāt, ja? Bet tāda kasīšanās tur bija diezgan pamatīgi. Vienkārši tā atlaist nevar. Jā. Tātad bija, atceros, man jautāja priekšvēlēšanu laikā,
cilvēks, reāla problēma. Ko tu darītu un ko tu ieteiktu darīt? Daudz dzīvokļu namā, Ausekļa ielā, sievietē ir dzīvoklis, viņai dēls Bomzis Alkašs. Viņš iet čurā, kakā, nokārto dabiskās vajadzības, tur saukt var policiju ārā, cik gribi. Visu laiku atgriežas. Teorētiski nevar jau fiziski viņu ielikt kaut kādā iekšā tajā te. Iestādē kādā. Iestādē, jā, bez viņa piekrišanas. Ko šeit ieteiktu tu darīt, ko varētu darīt, jo pārējiem daudz dzīvokļu namu iemītniekiem tas traucē. Visu laiku to Bomzi fiziski iespaidoja, visādi mēģina viņš tāpat tur iet kā suns, vilks uz mežu. Viens no variantiem, ko es, redzu, vai, Durvju koda nolikšana neglāb. Neglāb neko? Nē. Vienīgais tā ir policijas saukt. Es vienkārši neredzu, ko ieteikt. Ja būtu, koda atslēga, varbūt tam atslēgai mainīt kodu it pēc laika kaut kādu un kaut kā runāt ar to māti, lai viņam, nesaka to kodu. Tas ir vienīgais variants. Ja nekā nesanāk? Tikai policija. Tas ir tāds nebeidzams aplis. Respektīvi, pa lielam neko izdarīt nevar īpaši. Neko. Nav tā kā padomju laikā, ka var, personu aizvest uz profilaktoriju, ja kaut kādu. Uz Olaini. Uz Olaini vai uz psiheni vai uz sociālo namu. Kādreiz, tagad jau psihenē ir tā tik vienkārši neņem, ja jau paprasa, vai tu gribi. Jā, tu pasaka, nē, tev pat neņem. Tu galīgi neesi tur aizgājis. Šī versija. Labi, tas bija tā. Tad, principā, pašvaldības policija neko izdarīt nevar tādos gadījumos. Neko. Labi, vēl ir jautājums par zāles pļaušanu. Kā tikt galā ar to, ka pašvaldība sev piedarošas zemes gabalus nepļauj, bet iedzīvotājus vaktē un sūta rēķinus? Es saprotu, ka pašvaldība nevar sevi sodīt par zāli nenopļautu, bet kā jūs šeit ieteiktu iedzīvotājiem, kā to varētu to jautājumu risināt? Samērīgi. Piemēram, iedzīvotāji redz, ka nav nopļauta zāle. Viņi var izsaukt ārā pašvaldības policiju. Pēc idejas, manā laikā bija tāda prakse, kad fiksēja tās vietas, kur pašvaldība nav nopļāvusi, ja, un tad sūtīja uz domu tos sarakstus. Vienkārši iznāk, ka iedzīvotājs fiksē, ka nav nopļauta zeme, sūta bildi ar aprakstu uz turieni. Nē, paši iecirkņi inspektori. Viņi, kad, brauc pa savu to iecirkni. Pašvaldības policisti? Jā, viņi taču redz, kur ir, pašvaldības zemi, jau taču zina. Un tad, sastāda sarakstu, kad, mīļā dome, vai tu, pilsētas saimniecība, jūs neesat nopļāvuši to savu teritoriju, jūsu piedarošo teritoriju. Tad praktiski viņi tā kā uzrauga arī, lai pašvaldība. Jā, protams, sodīt nevaram, mēs varam vienkārši, atgādināt, ka, ir pienācis laiks, kad, jāpļauj. Ja. Tas ir nebeidzamais stāsts, ja, par sniega tīrīšanu ziemā, kur ir pašvaldības kaut kādas teritorijas un trotuāri, ja, un tas ir vasarā tā zāle. Tas ir visu mūžu tā bijis. Vēl ir tāds jautājums, tā kā esi no Nacionālās apvienības kandidēja Nacionālajā apvienībā novadā vēlēšanā. Esi arī apmēram bijis arī Jelgavā. Kā, tu domā, budžeta konsolidācija, mūsu iespējams pastāv iespēja, ka mūsu nākotnē apvienos Jelgavas novadu, tāpēc, ka iedzīvotājs skaits samazinās, administratīvā teritoriālā reforma. Vai jau laicīgi nevarētu varbūt apvienot pašvaldības policijas? Atskurtuve Jelgavā, jo no Jelgavas novada, cik saprotu, ved uz Jelgavas pilsētu. Kā apvienotu pašvaldības policijas? Ar punktiem, Ozolniekos, Elejā, varbūt vēl Kalnciemā. Es domāju, ka to varbūt arī varētu. Kā jūs tādu ideju redzat? Nē, tas būtu ļoti labi, bet man tā liekas, ka tev vidū jāpainteresējās par šito te dzimtsarakstu nodaļām. Man ir kaut kāda tādas aizdomas, ka novads kaut kā ir sagājis ar pilsētu. Jā, kaut kas tāds ir dzirdēts. Es jautāju Liepiņa kungam, viņam ir ļoti skrupulozi aprēķini. Viņš teica tā, ka to ideja sākumā bija laba, bet tagad, kamēr bija Rāviņš, tur sāka rasties problēmas vai pieaudzēti amati, un LRA Jelgavas novadā bija programmā atdalīties atpakaļ, jo tur izmaksas sāka pieaugt un vairs nebija ties mērķis, kad izdevīgi bija kopā turēt. Tur sīkāk nepaskaidroja, bet varbūt to vēlāk. Un līdz ar to, ka tas nav izdevīgi, bet arī, ka viens no arī varētu būt autobusi,
reģionālie un pilsētas apvienot ar novadu, iesaistīt kaut kādos maršrutos un pašvaldības, teiksim, policiju. Nu, pa lielam atskoptuve mums ir viena, nu, patrulēšana pa novadu un tam līdzīgi. Samazināt, teiksim, priekšnieku skaitu. Jā, bet kurš maksās novadam, kurš maksās pilsētā vai kā tas policijas budžets veidosies? Nu, tad pilsētā jāmet iekšā kaut kas rajonam, teiksim, Tas iznāk novadam. drīzāk politisks tāds jautājums. Jā. Ar izpēti skaitļiem, Ar datiem, skaitļiem, faktiem. cipariem, kā tur norunās un kā tur būs. Bet tādu soli teorētiski pat varētu ieviest, ja? Es domāju, ka jā, nu, nākotnē vajadzētu to. Ja tik tiešām ir tā apvienošanās, ja, nu, kur mēs liksimies, ja, nu, tas būs jādara, ja, kurā tur mums gadā nākošās tās vēlēšanas 29. Kad, jā, atceros, kad Lasmanis minēja, kad jau vajadzēja 21. gadā apvienoties, bet tad Ozolniekus piegrūda turklāt, Rāmiņš, cik sapratu, izlūdzās. Nu, jā, viņi tur bet uz kaut pilsētu pretojās. Jā, uz 29. 32. gadu, kad ja mums turpināsies samazināties dzimstība Jelgavas novadā un iedzīvotājos, mums ir neizbēgami, ka mēs varam zaudēt valsts pilsētas statusu, un samazināsies tad arī deputātu skaits, un tad arī praktiski tas jau nebūs arī tālu, kad apvienos Jelgavas novadu. Jo nav jau tālu arī jāmeklē, kad tepat Dobele, ar Dobeles novadu ir kopā Bauska. Ar novadu kopā un ar otru pilsētu Ieceli vēl pie tam, ja? Un visas tās policijas ir zem viena vadītāja, protams. Tas jau te apkārtnē notiek, ja? Nu, es domāju, ka Rāviņkungs kaut kādā veidā tomēr ir noturējis to pilsētu, ja? Es domāju, ka viņam arī tā saprašana bija tāda, ka tagad, ka apvienos to visu kopā, kā to visu saimniecību kas noturē, kontrolēs, kā to, ne jau, teiksim, pa policiju vien, bet visu to pārējo, kā to tagad savākt, ja, to visu to kolhozu, ja tur ir, ja es pa kolhozu, teiksim, nesaucu Ozolnieku, bet to ir Lielupas otrā pusē, kur nav renovētas mājas, ja, un viss ir avārijas stāvoklī, ja, kur aiziet tā Ozolnieku nauda. Īstenībā. Un tagad viņi aizies vēl vairāk, ja? Jo Ozolnieku tie deputāti, tie visi palika mazākumā. Tie ir mazākumā, jā. Tagad ir Eleja, Bairvircava, Toni. Lielups otrs krasts. Nākošos 4 gadus valdīs Lielups otrs krasts. Labi, paldies, cienījamie skatītāji. Tad uz tikšanos nākamnedēļ. Visu labu!